doma par šo visu bija jau man gadus atpakaļ. Nu, lūk, tagad ietrāpījās projekts mūs ar sociālajiem dienestiem, visu tā pakāpeniski solīt pa solīm. Nu, vienkārši darbojos ar vietējiem, kas pa vidas pieejamību rūpējās rogas sociāldienestiem. Lēnā garā nonācu, iekļāvu mani šajā projektā. Es esmu pateicīga par to. Nu, atbildu visiem standartiem, kādi bija prasības. Visus dokumentus nokārtoju, ko prasīja no manis. Visi piekrita. Nu, lūk, pieejamība ir ļoti laba. Ūdens, vanas istabā, apkure, telpa. Ļoti labi jūtos. Darbinieki, kungi bija ļoti operatīvi, jautāja, palīdzēja, nokārtoja, ar visādām situācijām tika paši galā. Nu, ko man teikt? Esmu ļoti priecīga, laimīga, kad es esmu šajā visā. Cilvēki vienkārši nezinot par to jautā, kur griezties. Nu, nav tās informācijas, es pati tikai tā, labi, avīzē bija, bet pirms tam es te panorāmu skatoties, to tā visu piefiksēju, ka tas man ir svarīgi. Tā pašam jābūt ļoti aktīvam, lai kaut ko sev pierādītu un redzētu, ka tu arī esi cilvēks. Piedalījos projektā, kur manu dzīvokli pārtaisiet tā, ka es varu viņu patiešām pilnīgi izmantot, gan pārtaisiet, gan balkonu. Es varu tikt uz balkonā, pabarot putniņus vai tikt uz vanas istabu un tualeti, kur tagad viss ir perfekti pielāgots. Un es tiešām mana ikdiena, es tagad viņu izbaudu. Viņa tiešām ir funkcionāla, tā, kā viņai vajadzētu būt. Un pārtaisīja arī ielas durvis, tagad viņas vērās tā, kā vajadzētu tam būt. Paldies fondam un Ogres novada pašvaldībai, kā organizēja visiem tiem cilvēkiem, kuri piedalījās, jo es zinu, tur vairāki cilvēki palīdzēja un projekta ietvaros bija atsaucīgi un tiešām neslēpjās, deva informāciju un to novadīja godam cienīti. Paldies! Kamēr es gaidīju, kamēr šis projekts par dzīvokļa pārbūvi notiksies, Ogres pašvaldība paspēja uzbūvēt man pacēlāju, kurš tik daudz man atbrīvoja un manu dzīvi, ka es tagad nevaru sēdēt mājās un visu laiku apkārt braukājos, jo tas dod patiešām brīvību, kuras man nebija jau sen. Es tā kā novēlētu cilvēkiem, ja viņi tikuši tādā grūtā situācijā, ka ir kaut kāda invaliditāte vai nezinu kas, vērsties pie palīdzības, jautāt, nesēdēt un nedomāt, ka viss ir slikti. Un tā kā ir gan informācija, gan ir jau gatavi projekti, kur cilvēki var vērsties un dabūt to palīdzību. Jā, un tā kopīgi vai nu mēs izmantosim tas jau, kas ir, vai izveidosim kaut ko jaunu, un tad visiem būs vieglāk dzīvot. Šī projekta ietvaros esam ieguvuši ērtāku piebraukto mājai. Matīsam ir ērtāk. Ir iedots pacēlājs, lai man ir ērtāk viņu izcilāt. Matīsam savukārt ir elektriskais galds. Katrā gadījumā Matīs no vārtiņiem līdz mājām pats nevarēja piebraukt, tagad viņš var to mierīgi izdarīt pats. Ir nomainīts pods, viņam arī pašam ērtāk ir visas darīšanas nokārtot. Teikt citiem nebaidīties, pieteikties, jo tas tiešām ir vajadzīgs. Nebija nekas sarežģīts, vienkārši vajag iet un darīt un runāt, un negaidīt, ka kaut kas nāks no debesīm. Pats par sevi vajag vienkārši iet un darboties.